Sveiki! Lielu rezonanci masu mēdījos un sociālajos tīklos pēdējā laikā izraisījusi kāda iniciatīva par marihuānas legalizēšanu, kas gadījumā, ja savāks noteikto parakstu skaitu, tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā. Tā guvusi diezgan lielu sabiedrības atbalstu, taču izpelnījusies arī kritiku. Tomēr, neskatoties uz to, pastāv liels izredzes uz iniciatīvas galvenā mērķa sasniegšanu, to, ka Saeima to pieņems. Kādas industrijas cenšas darīt visu, lai nepieļautu marihuānas legalizāciju un kāpēc? Kādus ieguvumus Latvijas valstī, tās medicīnai un ekonomikai sniegtu konkrētās izmaiņas likumdošanā? To un vēl daudz ko citu interesantu jūs uzzināsiet video turpinājumā. Ja vēl neesat informēti, iesaku izmēģināt LVBet kazino. Tā ir modernākā kazino platforma un viens no top kazino kantoriem visā Latvijā, kas piedāvā arī vecās labās spēles kā Book of Ra, bet iespēja vinēt šeit ir daudz augstāka. LVBet mūsu tagadējie partneri, kas speciāli priekš jums izstrādājuši ekskluzīvu dīlu. Proti, tikai reģistrējoties ar mūsu partneru linku, jums ir iespēja iegūt unikāls ekstras, un viena no tām ir 550 griezieni. Vislabākais ir tas, ka naudu var izņemt jebkurā brīdī. Reģistrējies, izmanto sniegtos bonusus, links ir aprakstā. Pati iniciatīva parādījās šī gada aprīlī, un tajā pieprasīts atcelt likumdošanā paredzēto administratīvo un kriminālo atbildību par marihuānas glabāšanu, pārvadāšanu, audzēšanu un lietošanu personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja tiks savākt 10 000 paraksti, iniciatīvu iesniegs izskatīšanai Saeimā. Ja es pie ieguvumiem uzsvēru to, ka Rīgas ielās parādītos coffee shopi, tad tā būtu narkotika propaganda. Tāpēc video gaitā uzsvēršu ieguvumus, ko legalizācija sniegtu mūsu ekonomikai un kā tā uzlabotu medicīnas sfēru. Marihuānas legalizācijai Latvijā ir arī strikti pretinieki, kuriem ir savs stingrs viedoklis un iespējams arī savs intereses tajā, lai legalizāciju nepieļaut. Pie lielākajiem pretiniekiem pieskaitām medicīnas darbinieki, kuru viedoklis ir bāzēts uz medicīniskiem terminiem par zālītes kaitīgo iedarbību uz cilvēku. Viņi uzsver tikai un vienīgi medikamentozās ārstēšanas metožu efektivitāti un farmāciju, jeb aptiekas preparātus. Medikamentozā ārstēšana Latvijā pagaidām tiek oficiāli uzskatīta par vienīgo pareizo ārstēšanas metodi, noliedzot alternatīvo ārstēšanu, tostarp par medicīnisko marihuānu un citus tās psihoaktīvo vielu saturošus produktus. Par vēl vienu lielāko marihuānas legalizēšanas pretinieku uzskatāms alkohola un tabakas industrijas, kuras tiek lobētas visā pasaulē, ne tikai pie mums Latvijā. Tomēr Latvijā, kā jau visās bijušajās Padomju Savienības valstīs, šo industriju ietekme ir īpaši izteikta. Klīst pamatots baumas, ka abu nozaru intereses tiek lobētas gan caur atsevišķiem varas spēkiem jeb deputātiem, kas virza industrijai vajadzīgos likumprojektus, gan arī citām struktūrām. Kā viena no redzamākajiem legalizācijas pretiniekiem no medicīnas jomas jāmin ilgadējais Latvijas ārstu biedrības prezidents un bijušais deputāts Pēters Apinis, kurš masu mēdījos bieži vien uzsver argumentus, kāpēc marihuānas legalizāciju Latvijā pieļaut nedrīkstētu. Viņš uzskata, ka marihuānas medicīniskais aspekts ir pārāk neliels, un to, ka legalizēšanas vienīgais mērķis ir legāls narkobizness, un tam sekojošais narkomānijas pieaugums starp iedzīvotājiem. Tāpat pazīstamais ārsts uzsver arī to, ka pozitīvu piemēru medicīniskās marihuānas metožu pielietojumā ir ļoti maz. Tomēr daudz kas liecina par pretējo. Par pretējo liecina kaut vai daudzu pasaules vadošu universitāšu un institūtu pētījumi, ka konkrēta slimība ārstēšanā efektīvāks un mazāk kaitīgs organismam ir tieši ārstnieciskās marihuānas terapijas metodes. Par konkrētiem pētījumiem sīkāk pastāstīšu mazliet vēlāk. Savukārt par to, ka alkohols un tabaka tomēr ir daudz kaitīgāk nekā zālīte, domāju, ka neviens nešaubās. Runājot par alkoholu, to pierāda arī statistika par to, cik daudz noziegumu tiek pastrādāti alkohola reibumā. Tādu uzskatāmu statistiku par Latviju internetā atradu tikai par 2000. Gadu sākumu, kur minēts, ka 2002. Gadā atkārtot noziegums izdarījuši 5268 cilvēki, no kuriem 4989 bijuši alkohola reibumā. Tā ir absolūti lielākā daļa. Domāju, ka mūsdienās statistika ar alkohola reibumā pastrādātiem noziegumiem varētu būt, ja ne tāda pati, tad vēl lielāka, ņemot vērā to, ka alkohola veikali ir uz katra stūra. Noteikti visi ir skatījušies raidījumu Degpunktā, kurā ikdienu tiek demonstrēts reportāžas no noziegumu vietām un sabiedrisko nekārtību epizodēm, kurās lielākā daļa iesaistīto gandrīz vienmēr ir alkohola reibumā. Savukārt tabaka ir atzīta par galveno ļaundabīgu audzēju saslimšanas riska faktoru Latvijā. ASV pārtikas un zāļu pārvalde, veicot medicīniskos pētījumus, ir apstiprinājusi vairākus THC saturošus produktus, un tie nonākuši oficiālajā zāļu sarakstā. Tie pamatā paredzēti vēža slimniekiem, kas iziet ķīmijterapijas, lai mazinātu galvas
galvas sāpes, kā arī aids slimniekiem, kas cieš no novājēšanas sindroma, lai tādējādi uzlabotu viņu apetīti. THC, jeb tetrahidrokanabinols, ir galvenā kaņepju psihoaktīvā viela, kas Latvijā un vēl daudziet citur pasaulē joprojām atrodas aizliegto vielu sarakstā. Tāpat ar marihuānu saistīti komponenti atzīti par efektīviem līdzekļiem pret muskuļu spazmām, neiropātiskām sāpēm un arī epilepsiju. Tagad pastāstīšu par iespējamiem ieguvumiem Latvijas valsts ekonomikā, gadījumā, ja marihuāna tiks legalizēta. Lai saprastu patieso ieguvumu, ir jāpēta citu valstu pieredze, un kā ideālu piemēru var minēt Vāciju, kuras valdība pēdējos gados uzsāka straujus soļus virzībā uz marihuānas legalizēšanu valstī. Vācijas veselības ministrija sagaida, ka plānotā marihuānas legalizācija valsts tiesībsardzības iestādēm, tiesām un cietumiem ļaus gadā ietaupīt vairāk nekā $1 miljardu eiro. Ministrija prognozē, ka iestādes gadā ietaupīs €800 miljonus, tiesas $220 miljonus, bet ieslodzījuma iestādes $35 miljonus. Tāpat jāpiebilst, ka gadījumā, ja Latvijā tiks legalizēta marihuāna, Latvija iegūs lielu ekonomisko pieaugumu turisma sfērā, kas novērojams arī citās valstīs, kur tā jau ir legāla. Jāizceļ fakts, ka Vācijā marihuāna ir dekriminalizēta jau vairākus gadus, kas nozīmē, ka to ir atļauts izmantot medicīniskos nolūkos, kā arī uzglabāt nelielos daudzumos, respektīvi paša lietošanai. Taču Latvijā joprojām nav atļauts pat tas, un cilvēki regulāri tiek krimināli sodīti par pāris gramu uzglabāšanu. Es uzskatu, ka ja konkrētā iniciatīva tiks virzīta Saeimā, tad pastāv liela iespēja, ka Saeima beidzot izstrādās un pieņems likumprojektu. Ja ne par legalizēšanu, tad vismaz dekriminalizāciju, kas jau būs liels solis uz priekšu un veidos labvēlīgu augsni tam, lai nākotnē realizētu arī legalizēšanas procesu. Tāpat uzskatu, ka Latvijai, kā jau Eiropas Savienības valstī, ir jāvirzās uz priekšu un jāpielāgojas Rietuma Eiropas standartiem labklājībā, ekonomikā un arī izvēles brīvībā. Jo no varas puses tas ir diezgan liekulīgi, ka tādas veselību, dzīvi postošas un atkarību izraisošas vielas kā alkohols un tabaka ir legāli, bet tāpat laikā marihuāna nē. Vai jūs piekrītat šādam uzskatam, vai varbūt domājat savādāk? Rakstat komentāros. Visu labu!